gaisā skrēja, abas skrēja dūdodams. Aija, aija, abas skrēja dūdodams. Divbalīņi karājāja, abi jāja domādam. Aija, aija, abi jāja domādam. Vai būs jāti, vai nejāti, vai palikti sētiņā. Aija, aija, vai palikti sētiņā. Labdien! Ir 11. novembris, un šodien jums parādīšu triku, kuru jūs tā kā paši veiksiet. Citiem sanāks, citiem ne. Es ceru, ka visiem sanāks. Un tiem, kuriem sanāks, tos es aicinu šodien nolikt svecīti. Aiziet pakaļ lapiņai un kaut kam rakstāmam, un mēs varam sākt. Bet tiešām aiziet. Jā, un sākam. Tātad jums visiem ir jāpaņem ar flomīti un jāuzraksta šādi 16 skaitļi. Tieši kā man ir 1, 2, 3, 4 pirmajā rindiņā, tad 5, 6, 7, un jūs jau redzat. Šādi te sarakstiet lapas. Sarakstiet, pagaidīšu. Jā, es nesteidzos. Jūs steidzaties, es nesteidzos, gaidu. Labi, un kad jums ir sarakstīts, tagad apvelciet lūdzu vienu skaitli. Pilnīgi jebkuru, kur vien vēlties. Tā kā šodien 11. novembris, es apvilkšu 11. Bet jūs apvelciet skaitli, kurš jums patīk. Ja? Kad tas ir darīts, tad novelciet uz visām pusēm līniju. Šādi te nosvītrojot tos skaitļus. Ja? Šādi. Un dariet tā jūsu skaitlim. Ja jums skaitlis, teiksim, ir malā, ja? Tad novelciet vienkārši uz leju un uz sāniem. Šādi te. Ja jums ir stūrī, tad attiecīgi uz abām malām. Jūs sapratāt, ja? Tātad, kad pirmais ir apvilkts, apvelciet vēl vienu skaitli. Es apvilkšu, teiksim, 1. Jo brāļu kapiem paliek tieši 100 gadu. Un dariet to pat nosvītrotos. Ja krustojas līnijas, tas nekās galvenais, lai šie te nekrustojas, lai arī viņi var krustoties. Tagad apvelciet vēl vienu skaitli, es ņemšu, teiksim 6. Jo mēs 6 tā iesim svinēt. Un dariet to patām. Un paliek vēl pēdējais, un apvilkšu pēdējo. Un tā padās. Tagad paņemiet un visus apvilktos skaitļus saskaitiet kopā. Jā, ņemiet un pa vienam skaitlim saskaitiet kopā. Un tad es saskaitīju, man rezultāts bija 27. Jums droši vien būs citāds cipars, bet atcerieties to skaitli. Saskaitiet un atcerieties. Un ja es domāju pareizi, un es ceru, ka tā ir, tad jūsu skaitlis ir 34. Pareizi? Ja ir pareizi, tad lūdzu dodieties nolikt svecīti, kā sarunāts sākumā. Ja nav, tad iešana uz baznīcu nepadara tevi par cilvēku. Tāpat kā stāvēšana garāžā nepadarītu tevi par automašīnu.